Nu, ko labdien visiem klātesošajiem. Paldies visiem, kas ir atnākuši. Šodien šeit mēs diskutēsim par to, vai var pastāvēt viens ceļš visiem. Bet par to mēs runāsim tādā virzienā, ka mēs apskatīsim, kā ir sadzīvot kopā uz viena ceļa riteņbraucējiem un autobraucējiem. Skaidrs ir viens, ka auto kļūst uz ceļiem arvien vairāk, un arī riteņbraucēji, es domāju, ka mēs visi to redzam un pamanam. Viņi uz ceļiem kļūst arvien vairāk, un patiesībā jau skaidrs ir, ka nākotnē viņi kļūst tikai vairāk, jo skaidrs, tas ir ilgtspējīgais virziens, gan domājot par zaļo pārvietošanos, gan arī domājot par mūsu fizisko stāvokli un sabiedrības veselību kopumā. Kāpēc tas ir svarīgi? Tad saskaņā ar CSDD datiem, nedaudz par statistiku, 10 gadu laikā ceļu satiksmes negadījumos gājuši bojā 105 velobraucēji, smagi ievainoti 430. Un, ja mēs runājam par 24. gadu, tad dzīvību zaudējuši 6 velobraucēji un smagi ievainoti 41, bet dažādu smaguma traumas guvuši vēl 498 riteņbraucēji. Tā kā šodien runāsim par to, kā ir iespējama cieņpilna līdzās pastāvēšana uz viena ceļa gan riteņbraucējiem, gan autobraucējiem. Iepazīstināšu arī ar diskusijas dalībniekiem. Tad Ivars Austers, LU profesors sociālajā psiholoģijā, vada arī raidījumus Radio Naba, un viena no pētniecības interesēm, bet tikai viena, ir autovadītāja psiholoģija. Un, jā, pastarpināt arī velo braucēju psiholoģiju. Jā. Tātad Toms Marks, Latvijas riteņbraukšanas federācijas ģenerālsekretārs. Jā, sveiciens visiem. Prieks būt šeit. Jā. Krišjāns Ratiniks, bet lielākā Latvijas daļa viņu pazīst kā velomenu. Viņš ir pieredzējis velo ceļotājs un apceļojis jau 65 valstis ar velo. Saki, ja es kļūdos, un cipars jau ir lielāks. Pagaidām vēl nav. Labdien! Jā. Oskars Irbīts, ceļu satiksmes drošības direkcijas eksperts, smago ceļu satiksmes negadījumu izpētes projekta vadītājs. Labdien! Un Jānis Vanks, drošas braukšanas skolas vadītājs, autosportists, treneris. Es kaut ko aizmirsu, Jāni? Cerams, ka nē, bet jā, sveiciens visiem. Labi, sāksim par uzvedību un uztveri. Tad kādēļ tā agresija vispār tik bieži uz ceļa veidojās? Kāpēc ir tā nesapratne uz ceļa, Ivar? Es jau nezinu, ar ko sākt, jā, bet, ja runā par to vienu ceļu visiem, tad man šķiet, ka tā arī ir tā atskaites sistēma, ka tas ir viens ceļš, un tur sākas ziepes lielā mērā, jo, ja mēs salīdzinām autovadītājus ar riteņbraucējiem, tad tur ir vismaz 2 milzīgi jautājumu loki, kas padara grūtāku to sadzīvošanu. Viens jautājums ir, kā tiek definēti ceļu satiksmes dalībnieki, jo uztvere, protams, ir iespējama tikai tajā gadījumā, ja tu kaut ko gribi uztvert. Vai kaut kādos ekstrēmos gadījumos, ja, kad ir jau pilnīgi ziepes. Tad tu pamani to, ko tu meklē. Ja, lielā mērā tas ir atskaites punkts. Un no autovadītāja pozīcijām labākajā gadījumā, protams, riteņbraucēji un kājām gājēji ir satiksmes dalībnieki, bet nevienmēr. Ja, un tad ir jautājums, ko tu, piemēram, skaties krustojumos, vai ko tu meklē tajā brīdī, kad tu nogriezies no tā ceļa, vienalga pa labi vai pa kreisi, ja, vai tu vispār pievērs uzmanību gājējiem, vai tu pievērs uzmanību riteņbraucējiem. Es esmu arī riteņbraucējs, ne tikai autovadītājs, ja, un man vienreiz bija viena saruna ar vienu autovadītāju. Es saku, pagaid, bet es biju neredzams, ja, tā kā vajadzēja man palaist, vai ne? Viņš vienkārši man nogriezās taisni priekšā pa labi, ja. Viņš saka, pagaid, bet tu taču ar riteni brauc. Viņš man tā arī pateica, ja. Tieši un skaidri, ja, tu esi riteņbraucējs, ja, un tur ir uzreiz identitātes plaisa, ja, gan uztvers nozīmē, gan kaut kādu pašu piešķirto tiesību nozīmē, ja, un te mēs pie otras tēmas varam pāriet pie varas hierarhijas, ja, jo varai, uztvertai varai, cik daudz tu var atļauties, cik daudz tev šķietam vai pa īstam ir deleģēta iespēja iespaidot to, kas notiek uz ceļa. Tas ir saistīts gan ar uztveri, gan ar uzvedību, gan ar agresiju. Protams, ja kāds tev neizrāda vajadzīgo cieņu. Ja? Un, manuprāt, tas ir
ļoti nozīmīgs atskaites punkts. Tur ir gan identitātes konflikts, gan, ja tagad man šķiet, ka man ir daudz varas, nu tad varētu teikt, ka vara lielā mērā degradē cilvēku. Kognitīvā nozīmē, ka tu nemēģini saprast, ko citi domā, uzminēt citu domas, tu vispār nemeklē citus, un tu esi pārāk arogants, augstprātīgs, un ja kāds tev neklaus, tu kļūst agresīvs. Ja? Un tā. Bet no otras puses, no riteņbraucēju pozīcijām, nu, varbūt ka tā varas atšķirība lieta nemaz nav tik slikta, ja tu saproti, ka tev ir mazāk varas. Tas nav ideāls stāvoklis, ja, bet tu saproti, ka tev ir mazāk varas un tu esi uzmanīgāks attiecībā pret to, kas notiek uz ceļa. Ja. Tu skaties, tu domā, ko citi domā, tu mēģini prognozēt, ko citi dara. Ja. Un man šķiet, ka tā prognozēšana un cita viedokļu ņemšana vērā vispār ir šausmīgi svarīgs elements. Ja. Nu, tas ir tas plašāks pētījuma cikls, ko mēs šobrīd darām. Mēs mēģinām saprast, kādos gadījumos un kādā veidā var piespiest ceļa satiksmes dalībniekus domāt, ko citi domā. Ja, jo nu, tas ir skaidrs, ka tas ir labi, to arī mūsu sākotnējie dati rāda, bet teiksim, mēs tagad domājam par to, kā piespiest teiksim, autovadītāju domāt no velobraucēju pozīcijām, ja, lai tas mazinātu visu to jūs minēto negadījumu skaitu, proporciju, risku līdz ar to. Bet man liekas, ka pārsteidzoši ir tas, ko tu teici par, ka tam autobraucējam ir tā vara, un viņš ir tajā ļoti drošajā kastē. Ja? Un tas, ka viņš izrāda to varu par to riteņbraucēju, kurš ir oficiāli mazāk aizsargātais satiksmes dalībnieks. Respektīvi, tā cena ir tik liela, jo tu tajā mašīnā lielajā dzelzs un riteņbraucējs ir pilnībā neaizsargāts. Bet Latvijā nemaz nav tik slikti. Es reiz biju Ķīnā, ja, nu, tur vispār ir šausmīgi, ja, jo tur tā hierarhija ir ārkārtīgi izteikta. Ja tu brauc ar auto, tad tu vari atļauties ļoti daudz, tev vispār nav uz ko nav jāskatās. Ja tu brauc ar mocīti, tad, protams, tev ir jāuzmanās tikai no auto. Vispārējie, protams, ir kaut kādas niecīgas skudriņas, ja, kuras var samīt. Nu, un ja tu esi kājām gājējs, riteņbraucējs vēl pa vidu, ja, starp mocīti un kājām gājēji, ja tu esi kājām gājējs, tev jābaidās no visiem. Tev nelaiž nekur, neievēro neko, brauc gar tevi uz lielceļus sprīžu attālumā gar tevi, ja, un tādas lietas. Tā kā, no pozitīvās puses ir vietas pasaulē, kur ir vēl daudz sliktāk, bet droši vien, ka mēs negribam salīdzināties ar tām, vai ne? Jā, mēs gribam sabiedrību, kur tā cieņa tomēr ir pret jebkuru satiksmes dalībnieku. Jānis, jautāšu tev. Tu mums pārstāvi autobraucējus, tā stingri šajā diskusijā. Kā autobraucēji uztver riteņbraucējus? Kas mēs esam uz ceļa autobraucējiem? Jā, es atšķirībā no Ivara tiešām ļoti maz braucu ar velosipēdu. Varbūt tas mans trūkums, bet man vienkārši laika visam nepietiek. Bet toties braucu gan ar motociklu, gan ar automašīnām daudz. Un, godīgi sakot, ir tādas, atkal jau tas, ko Ivars teica, viss jau ir no mūsu tādas tā kā apziņas vai no tā, kā mēs uztveram lietas, vai mēs iedziļinamies citu satiksmes dalībnieku kaut kādās interesēs un izrādām cieņu pret citiem, bet ir dažādas tās lietas. Pirmā lieta, kas, teiksim, ja mēs runājam par negatīvajām sajūtām auto vadītājam brīdī, ka viņš piedalās satiksmē. Piemēram, man ir tāds darbs, ka pēdējos 10 gadus es esmu braucis ļoti apzinīgi pie stūres, tāpēc, ka es esmu drošbraukšanas skolā, un tas ir kaut kā ienācis man jau tā kā automātiski. Es vienkārši savādāk vairs neprotu to darīt. Un tad, kad es apstājos, piemēram, jums runāju par pilsētvidi, lielākoties, tad es apstājos pie sarkanās gaismas, un ir arī velo infrastruktūra, kur arī sarkanā gaisma, bet velobraucējs pārbrauc pār sarkano gaismu tāpēc, ka gājējiem teorētiski ir iespēja iet, jo ir zaļais, un teorētiski, ja viņš brauktu pa trotuāru, kas pie mums ir atļauts, kas citās valstīs bieži vien nav atļauts, tad viņš varētu krustot, to krustojumu. Tad, te ir tā domstarpība par to, kāda tie satiksmes noteikti, kā pareizi to nolasīt, to situāciju, vai tad viņam ir jāstāv, vai viņam nav jāstāv. Skaidrs, ka atbildes ir pareiza atbilde un nepareiza atbilde, bet vienkārši, tā ir tā problēma. Un tad man ir tā kā autovadītāji, man liekas, pagaidi, tev ir sarkanais, man ir sarkanais, es stāvu, tu brauc. Negodīgi, jā, tā kā liekas. Tu jau ar velosipēdu faktiski pilsētā vari pārvietoties, tā kā ātrāk. Tu varbūt veiklāks ar velosipēdu, noteikti pilsētā var aizbraukt ātrāk nekā ar mašīnu, jā.
it sevišķi sastrēguma stundās. Bet tas ir tāds maziņš tāds, kas man teorētiski netraucēs, vienkārši mēģinu tagad atrast tās utas. Ja? Skaidrs ir vēl tas, ka autovadītāji bieži vien neņem vērā to, ka lielai daļai velobraucēji varbūt nemaz nav autovadītāja apliecības, līdz ar to viņi pat nezin, kāda vispār ir redzamība braucot pie stūres, kādas ir reakcijas laika, kā var nobremzēt un tā tālāk. Jo vienkārši cilvēkam nav tāds pieredzes, un tas ir normāli. Mēs daudz ko nezinām un teiksim, tā neesam par kaut kādām lietām informēti. Līdz ar to es teiktu, ka tas konflikts ir, un mēs par viņu ļoti bieži dzirdam, visu kaut kur, gan no vienas, gan no otras puses, bet, manuprāt, kaut kā, Ivars teica, ja, ka sāka to visu ar domu, ka visdrīzākais, ka mēs nevaram visu pastāvēt vienā satiksmē. Es ticu, ka mēs to varētu izdarīt. Problēma ir tāda, ka mēs vienkārši esam šausmīgi dažādi. Mūsu vajadzības ir dažādas, mūsu transporta līdzekļi ir dažādi, mūsu emocijas un audzināšanas un zināšanas viss ir dažāds. Bet mums tajā vienā satiksmē jāpiedalās. Tāpēc faktiski vienīgais, manuprāt, variants ir būt normāliem cilvēkiem. Būt adekvātiem cilvēkiem, būt cilvēkiem, kas ir ar empātiju, kas ir ar kaut kādu cieņu pret citiem, kam ir kaut kāda ar atbildības sajūta un teiksim tā, arī savu dzīvi kaut kā organizēt tā, lai mēs nebūtu visu laiku, tas ir viegli pateikt, grūti izdarīt, mēs nebūtu visu laiku skrējienā, pastāvīgā stresā vai kaut kādā neapmierinātībā, ko, protams, mūsu laikapstākļi Latvijā, protams, pasliktina, ja to sajūt. Tā kā es teiktu, ka, teiksim tā, konflikti ir, vai tā situācija ir kaut kādā ziņā saspīlēta noteikti. No velobraucēja puses noteikti cilvēki profesionālāk par mani par to lietu pastāstīs vairāk. No autovadītāja puses ir tā, ka tas arī, ko Ivars arī stāstīja, ka, piemēram, es braucu pa ceļu, kas ir pa ielu, kas ir iekārtot ar infrastruktūru arī velobraucējiem, man jānogriežās pa labi pāri velo joslēm. Es sev bieži vien pieķeru pie tā, ka es mēģinu būt ļoti satiksmē iekšā. Es bieži vien pieķeru pie domas, ka tā, ka man ir jānogriežas, vai tur bija kāds velobraucējs tajā brīdī. Tas nozīmē, ka braucot pa savu joslu, es īsti nepievērstu tam uzmanību, tāpēc, ka es braucu ar automašīnu, un man nav galvā pat tā programma, ka man baigi jāpievērš uzmanība ir velobraucējiem. Ja? Bet tas jau ir pa vēlu, ka tas manevrs jātais. Ja? Tāpēc, vai to var iemācīties, grūti man pateikt, bet ir ļoti daudz tādu kopsakarību manās sajūtās ar to, ko Ivars tikko pateica arī. Bet, Oskar, es uzdošu jautājumu tev, paturpinot to, ko Jānis saka. Tev kā CSDD pārstāvim, jo es pati pārstāvu tad Latvian Cycling Girls, mēs esam 100 dāmas, kas brauc ar velo ikdienā, un mēs arī savā starpā runājam par mūsu piedzīvojumiem uz ceļiem. Tā sajūta reizēm ir tāda, teiksim, ar tiem, kas varbūt neizrāda cieņu viens otram uz ceļa vispār, tieši runājot par autobraucējiem, man bieži liekas, ka autobraucējiem liekas, ka bet te ir ceļš, un auto ir galvenais uz ceļa. Kas ir lielā mērā tas arī, ko Ivars teica, ja? Un kad īstenībā reizēm pat ir, tur šitai te, ko jūs te vispār darat, un kāpēc jūs te vispār atrodaties, un tā sajūta, ka cilvēkiem liekas, ka jūs te nemaz nedrīkstat būt, jo te ceļš ir paredzēts auto. Un man liekas, ka tā sajūta sabiedrībā ir iesakņojusies. Ko tu par to saki? Jāsaka tā, es ikdienā strādāju tiešām tiem ļoti, ļoti smagajiem ceļu satiksmes negadījumiem. Man gribētos teikt, ka man ļoti nepatīk, kad izdala kādu vispār satiksmes dalībnieku kā tādu. Un mans uzskats tomēr ir, ka visiem ir jāievēro šie satiksmes noteikumi un jābrauc ir. Ja visi braucam pēc satiksmes noteikumiem, viss ir ok, jo galā, kā mēs arī runājām pirms tam, kad ja skatāmies tos iemeslus, kāpēc ir notikuši tie ļoti, ļoti smagie negadījumi, kur ir iesaistīti, piemēram, velosipēdisti, tad lielā mērā viņi paši ir bijuši pie vainas, jo, piemēram, milzīgs skaits no bojā gājušiem velosipēdistiem ir bijuši, maigi sakot, smagā alkohola reibumā. Bet, tā kā tu teici, kad ir vadītāji, kas izrāda necieņu pret velosipēdistiem. Es esmu 100% pārliecināts, ka viņi tikpat lielu necieņu izrāda arī pret visiem pārējiem satiksmes dalībniekiem. Ka tas ir viņu tāds uzvedības paterns kā tāds. Jo es šaubos, ka viņš tur pret velosipēdistu tikai ir agresīvs. Es domāju, ka nākušajā krustojumā viņš tāpat brēks uz arī savu blakus braucošo motociklistu, autovadītāju,
ka tas ir vienkārši atsevišķu satiksmes dalībnieku šis rīcības modelis, kad viņš ir dzīvē nepieklājīgs, viņš, protams, ir uz ceļa nepieklājīgs. Es domāju, Ivars pilnībā piekritīs, ka satiksme nav nekas atrauc no pārējās sabiedrības. Tas vienkārši ir sabiedrības spogulis kā tāds, kā mēs attiecamies viens pret otru ikdienā, tā arī attiecamies viens pret otru uz ceļa. Es šaubos, ka cilvēks, kas ir ikdienā pieklājīgs, godīgs, kārtīgs, ka viņš iekāpjas mašīnā vai ne tagad tur ārdīsies vai ne un visiem nepieklājīgs žestus rādīs. Es domāju, ka ja cilvēks satiksmē tieši tāpat uzvedās, tad viņš arī ikdienā uzvedās tieši tāpat. Un tieši mana ikdienas pieredze pētot šos smagos negadījumus, diemžēl ļoti uzskatām par to liecina, ka ir cilvēki, kuriem vienkārši šis rīcības patērns ir tāds, ka viņš uzvedās agresīvi, nemitīgi. Tanī skaitā arī satiksmē. Paldies. Krišjān, mēs izmantosim to iespēju. Es domāju, ka Latvijā, es negribu melot, bet es domāju, ka tu esi vienīgais cilvēks, kurš ir lielus attālumus veicis pa 65 dažādām valstīm, respektīvi tev ir iespēja vērtēt kaut kā tur to kultūru, salīdzināt ar Latviju, vienu tur, teiksim, Austrum Eiropas valstis, salīdzināt ar kādiem citiem pasaules blokiem. Ko tu saki par to? Vai tu redzi kaut kādas tendences, kaut kādas sakarības? Jā, es esmu daudz ceļojis ar velo, bet es vispirms gribētu pateikt, ka es nebraucu tikai ar velo. Es braucu arī ar mašīnu, man ir tiesības, un es gribēju par šo te attieksmi mazliet iestarpināt, ja es drīkstu. Es pirms 11 gadiem liku tiesības uz kravas automašīnu. Un man bija tāds instruktors, ļoti, ļoti interesants instruktors. Viņš daudz nerunāja latviski, bet tad, kad es sēdēju pie stūres un mēs braucām garām riteņbraucējiem, viņš teica, uzmanies, tur brauc kraukšķīši. Un tā attieksme nebija tāda, jociņš, bet tā attieksme bija tāda nievājoša. Un tas tā man ļoti iesēdies prātā, jo es arī tad biju riteņbraucējs. Par šo te, kā ir citur pasaulē un kā ir Latvijā, es teikšu, ka visur, jebkurā valstī, viens ceļš ir visiem pie noteikuma, ja visi ievēro vienādus spēles noteikumus. Tātad šeit nebūtu diskusijas, mēs šeit nesēdētu, ja velosipēdisti ievērotu ceļu satiksmes noteikumus un autovadītāji ievērotu satiksmes noteikumus. Klāt, protams, pieslēdzot arī veselo saprātu, jo ne visas lietas ir aprakstītas noteikumos, un tāpat kā mūsu ģimenēs, mēs nevaram definēt pilnīgi visas sarunas un darbības. Mums ir, savstarpēji varbūt arī mīlestībai ir jābūt. Vai Latvijā ir slikti salīdzinot ar citām valstīm? Es neteikšu, mēs esam noteikti tajā labākajā galā. Ir valstis, kur labāk izturās, bet es esmu redzējis to kopsakarību, ka šajās valstīs gan no autovadītājiem, gan no riteņbraucējiem likuma priekšā tiek prasīts daudz vairāk. Respektīvi, ir detalizētāki noteikumi par to, kā mēs apbraucam riteņbraucējus, un arī riteņbraucējiem ir krietni vien augstāki sodi, ja viņi pārkāpj kādus no noteikumiem. Diemžēl Latvijā sanāk tā, ka mums tie sodi ir minimāli, bet tas lielākais sods ir tas, ka tev vienkārši notriec automašīnu. Bet es esmu lasījusi arī, teiksim, mūsu riteņbraucēju sabiedrībā ir diezgan daudz šie stāsti, kad auto uzbrauc virsū riteņbraucējiem, nodarot kaut vai vieglus miesas bojājumus, bet tad cilvēks dodās uz slimnīcu un tad tur atklājās kaut kas vairāk. Un tas, kas pārsteidz, un tas, kāpēc es, teiksim, par to Oskaram arī jautāju par to, teiksim, to sabiedrisko redzējumu uz to, policijas attieksme, būsim pavisam godīgi. Es negribu lietot tik skaļus vārdus kā vienmēr, bet ļoti bieži ir dzirdēt gadījumu, ka policija tāds, ko tad, kraukšķīšu gadījums mazliet, ja? Ko tad, ja tu izvēlies būt kā kraukšķīt, apmēram, tad reķini, respektīvi, tevi notriec auto, tā ir pilnīgi viņa vaina, un pilnīgi reāli stāsti, kad viņam piespriež 20 eiro sodu. Un, reāls stāsts. Jāsaka tā, ka atkal nav tas attiecināms tikai uz velosipēdistiem, tas ir vispār attiecināms uz šī brīža Latvijas situāciju.
Jo ir labi zināms, ka neskatoties uz visām reorganizācijām, ir milzīgs kadru iztrūkums mūsu policijā. Un līdz ar to ir arī no autovadītāja puses nāks dzirdēt to, ka piespiež aizpildīt šo saskaņoto paziņojumu, ka ļoti ilgi ir jāgaida šī izbraukšana uz negadījumu vietu, jo tas ir zināmā mērā skaidrojams ar šīs institūcijas pārslodzi. Un tas nav atkal tā nav attieksme pret vienu konkrētu satiksmes dalībnieku grupu, bet tā ir kopējā attieksme. Jo šajā gadījumā tiešām ir strādājot arī ar vairākiem apdrošināšanu gadījumiem un tā tālāk, ļoti labi ir redzams tas, ka jā, mūsu policija ir ļoti, ļoti pārslogota. Un ikdienā mēs īsti arī neredzam šos preventīvos pasākumus, kad mēs esam redzējuši kādus satiksmes regulētājus ceļu. Tātad, kas kaut kādā sastrēguma stundā būtu kaut ko regulējis un palīdzējis izbraukt. Tātad mums ļoti, ļoti izpaliek tieši arī šīs preventīvās darbības. Un, ja cilvēks ir tiešām pārslogots un arī kaut vai vienā no pēdējām negadījuma vietām strādājot, ka cilvēkam nav laika pat noformēt negadījumu līdz galam, jo ir noticis nākošais izsaukums, uz kur ir jāskrien, tad, protams, mums tā darba kvalitāte tāda, kāda mums ir. Bet labi, tas nozīmē, ka es esmu policists, es ļoti steidzos, un tad man ir iespēja piespriest, es varbūt tagad kaut ko nepareizi no tā procesa viedokļa pateikšu, bet iedomājos, es varu piespriest 20 eiro sodu, parādot, ka tā tava veselības un dzīvības cena riteņbraucēja ir 20 eiro, vai es varu piespriest 200 eiro, tur uzreiz kaut kāda korelācija ir tajā visā. Ko tu par to saki? Jāsaka tā, ka pārsvarā tiek piespriest ļoti, ļoti šie minimālie sodi. Kad gan autovadītājiem, gan velosipēdas gājējiem neviens neliek šos maksimālos sodus. Protams, izņēmuma gadījumi ir kaut kādas apreibinošās vielas un tā tālāk. Tas, protams, kas ir šie īpaši bīstamie pārkāpumi, bet aizķēru zīmi, neieraudzīju, izraisīja nelielu negadījumu, tad pārsvarā tas arī izpaužās ap šiem 20 eiro. Un, kā jau teicu, tas ir 2 automobīļu sadursme vai jebkuru citu transporta līdzekļu iesaisti. Diemžēl šī situācija šobrīd pie mums tāda ir, jo šis policijas resurs ir nepietiekams. Ivar, es došu vārdu tev, bet es tev uzreiz arī jautāšu, vai tev liekas, ka likumdošanā viss ir ok, kad noktriekt cilvēku uz riteņa ir 20 eiro sots? Es gribēju bišķi citu lietu teikt, es varbūt pēc tā atgriezīšos. Man viens stāstīņš ienāca prātā, kamēr Oskars runāja. No policijas viedokļa jau arī ir jautājums, ko tu gribi pamanīt. Es atceros vienu gadījumu, pirms pāris gadiem es redzēju Rīgā uz Ojāru Vāciešu ielas. Bija tāda vasaras novakara, siltāks laiks nekā tagad. Brauc viens riteņbraucējs, iespējams, ka mazliet ierāvis. Tas, ko viņš darīja, viņš tā viegli strēpuļoja, bet viņam rokā bija telefons, viņš kaut ko rakstīja, un tā un brauca vienlaikus. Ja? Un tagad no muguras viņam brauc policijas auto. Es domāju, vismaz aizrādījis. Nē, mierīgi pabrauc garām. Tad jautājums ir, vai negribēja, vai patiešām nepamanīja, jo visticamāk, ja tur tā viegli strēpuļojot brauktu auto vai mocīts un pie viena ar vienu roku kaut ko rakstīt telefonā, noteikti būtu kaut kāda reakcija bijusi. Ja? Un visticamāk jau nevajadzēja pat tur nekādu sodu naudu. Vienkārši varēja apstāties un pateikt, šitā vecīt nedari, jo tu apdraudi sevi, apdraudi citus. Ja? Bet par likumdošanu, tas ir, cik es zinu, pētījumi jau parāda to, ka daudz svarīgāk ir ievērot esošos likumus, panākt to, ka tie tiek ievērot, nekā palielināt sodu bardzību. Ja? Jo tur ir vairākas sastāvdaļas, un viena no tām ir, ka cilvēki jau pierod un atskaites punkts ir jauns, bet ja satiksmes dalībnieki neticēs, ka kāds vispār pievērsīs uzmanību tam, ko viņi dara, un ka varbūtība tapt notvertiem ir pietiekami zema, tad tas īpaši neko nemainīs. Tā kā svarīgāk noteikti ir, kā tiek pielietots jau esošās normas. Oskar, tev šodien ir tāda loma, tu pārstāvi valsti mums šeit. Piedod, tā tas ir. Bet tev liekas, ka vai kaut kas būtu jāmaina likumdošanā, lai mainītu? Jo skaidrs, ka likumdošana ir tas nosaka kaut kādu toni, mēs izvirzam kaut kādas prioritātes, mēs pasakām, kas ir svarīgi, kurai lietai ir lielāka ietekme, kurai ir lielāka vērtība, vai tur kaut kas būtu jāmaina šobrīd?
Nu, jāsaka tā, ka uzreiz arī savās publiskajos izteikumos vienmēr es izteicies par to, ka es esmu pret mehānisku sodu palielināšanu. Tātad no tāda viedokļa pirmkārt, kā jau teicu, ir jāpanāk esošo likumu ievērošanu un esošo likumu kontroli. Tas, kas attiec uz likumdošanas izmaiņām, tas īstenībā jau viņas arī šobrīd tu. Mēs te runājam par velosipēdistiem, bet tepat fonā mums ir arī daži transporta līdzekļi, kas ir absolūti nedefinēti un kuriem īsti nav skaidrs, kur viņiem satiksmē jāpiedalās. Piemēram, tie braucam arī uz vienu riteņu. Viņš ir pilnīgi ārpus likuma un mikromobilitātes elementi attīstās tādā ātrumā, ka vienkārši nepaspēja viņas likumu ielikt. Tas ir tas arī, kas mums ir ļoti, ļoti jāsakārto šobrīd. Bet, jā, tiešām, ja mēs runājam par kaut kādiem tādiem būtiskiem sodiem vai vēl kaut kur, es neskatu ļoti lielu vajadzību, kaut ko vajadzētu palielināt. Jo mums ir, ja mēs atgrieztu, piemēram, tos pašus policistus uz ceļa vairāk, tad ir viens ļoti, ļoti tāds superīgs neizmantots regulēšanas vai soda, kā lai to nosauc, rīks, ko sauc par brīdinājumu. Es pats esmu, teiksim, saskāries ar dažām tādām ārzemēs, teiksim, ar šo brīdinājumu pielietošanas metodi, kad Igauni to praktizēja. 10 minūtes pastāv ceļa malā. Tu pārsniedz bišķi to ātrumu vai kaut ko izdarīji ne tā. 10 minūtes stāv malā, tas tev ir soda laiks. Sods netiek uzlikts, un ticiet man, tas darbojas daudz labāk nekā, piemēram, fotoradars saņemtais čeks, ko lielākā daļa cilvēku uzstāv, kārtējais nodoklis vienkārši jānomaksā. Bet tas, kad tiešām ir šie brīdinājumi, un tā kā rekur izteicās par velosipēdistu, kas atklātā veidā neievēro satiksmes noteikumus, tad, ja viņi noliktu malā, tad nākošreiz viņš uzmanītos. Nevajag viņam sodu likt vai ne, aprunāties ar viņu tikai. Tas iedos pa smadzenēm. Un tiešām ir šī metode, ka, ja mēs redzam to dzīvo policistu uz ceļa, un ja viņš ik pa brīdim ar tiem visiem satiksmes dalībniekiem pēc kārtas aprunājas, kaut vai tikai parunāties, atgādināt, varbūt tam pašam nezinošajam satiksmes noteikumu velosipēdistam atgādāt, ka nē, šeit nebrauc vai tur brauc tā, tas nostrādās daudz labāk nekā ar draudēšanu. Mēs tev tūlīt 200 eiro atņemsim. Tad kopsavilkums mums visiem vajadzētu ievērot satiksmes noteikumus, gan riteņbraucējiem, gan autobraucējiem, un mums ir nepieciešami vairāk policisti. Vai ne? Tom, es jautāšu tev. Tu šeit pārstāvi tos riteņbraucējus, kas ir sportisti, kas trenējās. Tie ir gan amatieri, gan profesionāļi, gan jaunieši, bērni arī īstenībā, jo šoseis riteņbraukšana ir tāds sporta veids, kur mājās uz trenažieru tu vari uzkačāt to formu, bet, lai tu trenētos, tev ir jābūt ārā uz ceļu un tev ir jābrauc. Un es domāju, ka tie, kas no mums braukājās apkārt pa Latviju, mēs redzam, tīpaši, es braucu Rīgas Sigulda, un tur viņu sestdienu, svētdienu rītos, tad no amatieru riteņbraucēji kļūst ar katru gadu par kārtu vairāk. Ko tu par to saki? Es arī esmu tāds pats ikdienas riteņbraucējs, kā tu, Zane, un kā arī iespējams kāds no auditorijas šeit. Riteņbraucēji kopumā tiešām paliek ar vien vairāk, un tie sadzīvošana, vismaz no manas prizmas uz ceļu, balstās uz tiešām uz tādu savstarpēju sapratni tieši par ceļu satiksmes kārtību, kādā mēs viņu redzam uz ceļu, jo bieži vien ir tas arī tā izbraukšana, tu pati, Zana, labi zini, izbraukšana no Rīgas uz Siguldas virzienā, visiem šiem te Berģi vieduktiem, un tas vienmēr ir ļoti liels izaicinājums, un protams, jā, tās organizētās treniņu grupas, kuras mēs arī regulējam, un kas ir sporta skolās, kas iet aiz pavadošajām mašīnām, aiz ugunīm, mirgojošajām oranžējām. Tur es pēdējos gados esmu dzirdējis krietnes uzlabojumus, un arī no treneriem runājot, kas ievēro visu šo kārtību tieši treniņu grupās, autovadītāja attieksme tomēr ir uzlabojusies. Atceramies, mums gadus 10 atpakaļ bija tāds diezgan nepatīkams negadījums pie Garkalnes, kas arī veidojās uz to, kad nepamanīja vienkārši šofers treniņu grupu, kur arī bija gan šīs mirgojošās lietas, gan vispārējais. Šīs lietas katrā ziņā krietni uzlabojās, kopš tā laika nav bijuši tāda veida negadījumi, bet, protams, kad lielākais tas izaicinājums ir šīm te,
individuāliem braucējiem vai tādiem amatieriem kā Krišjāns, kā es, kā tu, Zani, kā auditorijā sēdošie cilvēki, mums tikt ārā no tās Rīgas un sadzīvot ar tiem autovadītājiem, ievērojot tos ceļu satiksmes noteikumus no mūsu puses. Jo kur ir lielākā bēda? Lielākā bēda manā skatījumā ir tieši šī ceļu infrastruktūra, ka, piemēram, mums šīs puses Daugavai dzīvojošiem cilvēkiem, tā izbraukšana, viņi ir sarežģīti. Jā, tu pat nepārkāpjot nekādā veidā ceļu satiksmes negadījumus, tu sevi jau nostādi gana bīstamās situācijās, jo ir ceļš tie viedukti, kur smagās mašīnas dodās, kur šīs saliņas mums jau arī īsti nav, kur likties un nav savādāk ceļi pa veloceliņu. Tu nevari izbraukt ārā pilnībā no Rīgas, tu vari daļai izbraukt, bet ne pilnībā. Un tās ir droši vien, ka lietas, kas arī ar valsts ceļiem kopumā ir domājams, kā salāgot to, lai automašīnas, jo nekur citur, es domāju, nevienās citās lielvalstīs un arī citās valstīs nebūtu īsti iedomājama situācija, ka riteņbraucieni autovadītāji pa tiešām maģistrāliem ceļiem, tas ir Rīgas šī Berģes sadaļa ir maģistrāls ceļš manā skatījumā, ka tur mēs spiežamies un mēģinām izbraukt draudzīgi kopā, ka tur tomēr būtu jārod risinājums, kā drošos veidos vai to veloceliņu pagarinot vai kā savādāk, kad mēs varam no tās Rīgas tik droši ārā. Jo, piemēram, tālākais ceļš tur jau tālāk uz Siguldu vai nogriežoties uz Garkalnu vai kur citur, tur jau viņš paliek gan drošs, un, manuprāt, tā ir tāda, vismaz es kā riteņbraucējs visdrošāk jūtos, nevis braukt pa kādu vientuļu ceļu, bet tieši par šo kaut A2 šosei, kur ir šī mala. Tādēļ, manuprāt, jā, tā varētu būt tāda viena no lielākajiem izaicinājumiem, bet kopumā, ja man jārunā tieši par sportisko pusi un par treniņu gatavošanos un realizāciju, it sevišķi grupām, tad noteikti tā situācija uzlabojās. Bet jā, Zani, mums vēl tāls ceļš priekšā. Rociņi bija pacelta. Jā, mēs dosim iespēju, kur auditorijā cilvēks. Jums tūlīt iedos mikrofonu, mirklīti. Labdien visiem! Mani sauc Viktors, esmu profesionāls kravas automašīnas šoferis. Man ceļš ir mana darba vieta, un es uz viņa dzīvoju. Un es gribu, lai jūs no šitādas prizmas paskatāties uz šo jautājumu, jo uz ceļa man tā ir ražošana. Mēs ražojam. Es neesmu redzējis, ka kādā ražotnē braukātu turisti, sportisti un vēl kaut kas. Jā. Mēs ražojam, mēs strādājam, un mūsu likumdošana manu darba laiku ierobežo stingri un liek lielus sodus. Un jūs gribat runāt par attieksmi. Ja jūsu darbā, piemēram, mediķim vai tiesnesim, kāds traucētu, kāds nāktu kaut ko tur bāstos virsū vai vēl kaut ko darītu, kāda jums rastos attieksme? Par to ir stāsts. Un tāpēc ir šis tas jautājums, ka uz ceļa, kas mēs strādājam, mēs esam profesionāļi. Un mums ir sava kultūra un sava attieksme. Un ja mani šajā darbā kāds traucē, un es uzskatu, ka velosipēdisti, skūteristi un visi pārējie ir ciemiņi uz šī ceļa, jā, kur strādā profesionāļi. Tāpēc ciemiņiem jāuzvedās attiecīgi kā ciemiņiem. Es pat jums uzreiz pajautāšu, bet kāpēc mēs esam tie ciemiņi? Un tad es došu vārdu Krišjānam. Tāpēc, ka jūs nemaksājat ne ceļa nodokli, jūs nemaksājat ne viņieti, un jūs pat nav apdrošināšanas, jā? Un jūs uz ceļa vienkārši atrodaties kā turists, sportists vai vēl kaut kas. Es jums uzreiz oponēšu, jo es jau 20 gadus braucu ikdienā ar auto. Es maksāju ceļa nodokli, es maksāju visus darba likumdošanas nodokļus. Principā man liekas, ka es esmu tāds pats cilvēks kā jūs. Jūs zināt, cik maksā kravas mašīnai viņiete, smaguma atļauja, apdrošināšana un tā tālāk? Bet jūs zināt, kāpēc jūs maksājat tos nodokļus? Tāpēc, ka jūs bojājat ceļus ar saviem? Tāpēc, ka mēs strādājam, lai jūs varētu paēst, nopirkt kaut ko un tā tālāk. Ja mēs nestrādāsim, jums nebūs nekā. Velosipēdi jūs neko neaizvedīsiet. Paldies par viedokli. Droši vien, ka kāds no diskusijas dalībniekiem, Krišjāns, man liekas, bija pirmais. Lūdzu, Krišjāns. Es atļaušos pieminēt, ka es arī strādāju uz ceļa. Es braucu ar velosipēdu, es vedu velo grupas, un man par to maksā. Tātad es daru savu profesionālo darbu, un es pelnu savai ģimenei iztiku ar to, ka es braucu ar velosipēdu. Un es neesmu tas vienīgais. Mums ir ļoti daudz velokurjeri, kas tā dara. Mums ir profesionāli sportisti, kas trenējās, un viņi pelna naudu ar šo te. Un man netraucē kravas mašīnas. Man netraucē citas mašīnas, kas brauc garām. Man traucē vienīgi tie vadītāji, kas grib man nogalināt. Un papildinot Krišjāni, arī tieši tā kā tu Krišjāni teici, profesionāli riteņbraucēji, viņa darba vieta ir uz ceļa. Tā ir viņa darba vieta, viņa ar to pelna maizīti. Nē, treks Latvijā, diemžēl, nav. Šosejas riteņbraukšanā jūs pats priecājaties par Tomas Kuģi izcīna to 4. vietu pasaules čempionātā, 5. vietu olimpiskajās spēlēs. Kā jūs domājat, kā viņš tur satrenējās?
uz ruļļa sēžot. Viņš arī min šos pa jūsu to pašu koplietošanas ceļu, ievērojot ceļu satiksmes noteikumus. Ceru tāpat kā jūs arī sadzīvā. Mums ir jāsadzīvo šī te ceļa. Gan autovadītāji, gan riteņbraucēju vidū ir cilvēki, protams, un mēs arī par to diskutēsim, kas visi nav vienādi, un ir cilvēki arī, kas neievēro šos noteikumus. Tā, es jūs lūkšu ievērot, lampā ir noteikumi, ir jāievēro, ir jāciena citu cilvēku viedoklis. Mēs uzklausījām jūsu viedokli. Paldies, un tas ir ļoti labs viedoklis, jo patiesībā tas lielā mērā, tas ir tieši tas, par ko es sākumā runāju, kad es braucu pa ceļu un kāds kravas vadītājs man vienkārši nobrauc super tuvu, jo viņš man grib parādīt šādu te attieksmi, viņš man mēģina parādīt, ka mana vieta uz ceļa nav. Ivar, varbūt šāds viedoklis ir un tāds vienmēr būs. Kādi ir tie argumenti šādam viedoklim no tavas puses? Es tam pieiet no identitātes viedokļa. Ja? Nevis tātad mēs un kaut kādi citi, ja? Vai lielā grupa ar mēs. Un tā nav vienkārši tāda vārdiska atšķirība. Ja? Tas ir patiešām, kā es domāju. Un ja es tagad vienalga esot smagās kravas mašīnas šoferis, vieglā autiņa šoferis, motocikla vadītājs vai velosipēdists, ja es uz situāciju skatos kā uz vienas grupas pārstāvu miedarbību, tad mans domu gājiens būs pilnīgi savādāks nekā, ja es teikšu, mēs, kuriem pienāks vairāk varas, tāpēc, ka mums ir smagākas mašīnas, mēs vairāk spējam sakrāmēt tajā auto kastē, un līdz ar to citiem ir jāklaus tas, ko mēs domājam, mēs gribam un tā tālāk. Ja? Jo identitāte ir milzīga nozīme, ja? Un pēc kaut kādām ārējām pazīmēm var ļoti viegli sašķirot, vai ne? Tur 2 riteņu transports, 4 riteņi vai 6 riteņi vai 8 riteņi, cik tur reizēm sanāk, vai ne? Un jo vairāk riteņi, jo vairāk varas, tā mēs varam domāt. Bet no otras puses var domāt vienkārši kā par transporta līdzekļiem, kas pārvietojas izmantojot tur bērzes spēku vai ne tur riteņus, uz kuriem tiek pārvadīta enerģija, kas var būt radīta elektrodzinēja, iekšdedzes dzinēja vai fiziskā spēka rezultātā. Ja? Neatkarīgi no tā, kā tas ir radies. Ja? Un gal galā, kā jau kolēģi teica, tad kravu var pārvadāt arī ar velospēdiem, un to bieži vien arī dara. Ja? Tam ideālā gadījumā nevajadzētu būt atskaites punktam. Ja? Jo skaidrs, ka ja mēs savā miedarbībā par citiem domājam kā par savas grupas pārstāvjiem, mums būs tas empātijas, tā empātijas vajadzība daudz lielākā mērā izteikta, ja mēs domāsim no mēs pozīcijām. Ja? Un, tad ir tas, ko es tur sākumā mēģināju teikt, vai ne, ka kustību uz ceļa ir jākoordinē, ja tā ir kaut kāda koordinētu rīcību virkne, un lai spētu koordinēt, mums ir bišķi jāpadomā arī, ko citi domā, jo, kā jau vairākas reizes mēs šeit esam minējuši, pilnīgi visu noteikumos nevar ierakstīt. Ja? Vienmēr būs kaut kāda nosacītā nedefinētā zona, vai ne, kur ir jāizdomā uz vietas, ko darīt, kā rīkoties. Un tās ir īpaši svarīgas situācijas uzminēt, ja, ko cits domā, ko tas cits redz, kādā veidā konstruē to, kas tur notiek. Un ideālā gadījumā arī mēs uzminām, ko tas cits cilvēks vienalga. Ja mēs esam autovadītājs, ko cits autovadītājs, velospēdists vai otrādāk, ja velospēdists domās pa kājām gājiem, autovadītājiem tam līdzīgi, ja, tad ir daudz lielāka varbūtība, ka viss notiks. Ja. Ne jau pa vēl, teiksim, tā vienkāršā lieta. Es nezinu, Jāni, tagad, cik lielā mērā jūs to darat, man šķiet, ka jūs to darat, dabūt acu kontaktu. Ja. Tas ir viens no veidiem, kā panākt arī to, ka tu pārbaudi, vai otrs puslīdz varētu domāt tāpat, kā tu domā. Lai gan nevienmēr es zinu, ka es aizvakar gāju pār gājēju pārēju, un viens baigi vālēji
drausmīgi, viņš pat nemēģina piebremzēt. Es redzu, ka viņš man redz, vai ne? Un es viņam acīs skatos, un es rādu mierīgāk. Un es gribēju lekt ārā no mašīnas un iekaustīt mani. Un tas sievišķis, kas viņam bija blakus, tas bija, es biju gatavs. Es jau negribēju tur tā teikt, iesaisties konfliktā. Es būtu vienkārši paņēmis pēdu, ja, bet es nezinu, ar ko es viņus atrisināju, bet, jā. Labi, varbūt atrasināju. Acu kontakts pilnīgi noteikti ir pa zemu novērtēts šobrīd līdzeklis, kā satiksmē piedalīties, bet ja mēs braucam pa šosei ar velosipēdu un no aizmugures mums brauc kravas mašīna, diez vai jūs dabūsiet acu kontaktu, tur acu kontaktām vieta nav. Tas, kas ir, ja mēs runājam, drusciņi pakomentēt no savas puses, pareizi ne pakomentēt, man tāds retorisks varbūt dabas jautājums vairāk. Pirmais, kas man ienāca prātā, bija tas, ka to Ivars noteikti no savas zinātnes labāk to zinās un sapratīs. Ja mūs kaut kas triggerē vai kaut kas tā kā mūs ļoti tā kā uzvelk citu darbībā, tad jāpaskatās mums pašos sevī, kāpēc tas tā ir. Tas ir pirmais. Bet otrs ir vienkārši tīri retorisks jautājums. Ja jūs braucat ar savu kravas automašīnu un jums pa priekšu brauc kāds no jūsu radiniekiem ar velosipēdu, vienalga tas būtu dēls, meita, jums ir vai sieva, vienalga kas, vai jūs arī uz viņiem dusmosieties tāpat kā uz citiem? Tikai tāds retorisks dabas jautājums par padomāšanu man nevajag atbildi. Tas ir viss, kā mēs to uztveram. Skaidrs, ka es, piemēram, ar lielu cieņu izturos pret kravas auto šoferiem. Tas ir profesionāls darbs, tas ir smags darbs, tas ir nopietns darbs, tas ir ļoti svarīgs darbs arī mūsu ekonomikai un visam pārējiem. Tas viss ir pareizi, un tās visas tās lietas ir jāciena, bet jāciena arī citi, un kaut kādai empātijai tomēr ir jābūt, un skaidrs ir tas, ka ja tas ceļš viens ir uzbūvēts, un viņš ir paredzēts visu lietošanai, tad viņš ir viens, un viņš ir tāds, kā viņš ir, un mums kaut kādā veidā uz viņu ir jādzīvo. Un, godīgi sakot, varbūt, ja mēs nerunājam par kaut kādām šaurām pilsētas ielām, es tā nevaru iedomāties, kur uz lielajām šosejām kravas automašīnai varētu traucēt velosipēds. Tas vienīgais pašam bail varbūt no tā, ka tur var paraut viņu apakšā zem riteņiem, tuvu nobraucot garām vai kā. Es nezinu, es atkal jau nevaru pateikt visu tas, jo es pats kravas automašīnu nestūrēju, tāpēc man nav šīs te pieredzes. Bet fakts ir tāds, ka tas retoriskais jautājums ir viens, un otrs ir tomēr, ir kā ir tas viens ceļš, un tas ceļš viens ir visiem, un kaut kā mums tur ir jāsadzīvo, un ja mēs tā ļoti, pilnīgi, vientiesiski varbūt, ja tā var teikt, pieiesim tai lietai, ka tagad tas ir tikai man un ne citiem, tad, protams, vienmēr būs grūti un vienmēr būs šī konflikta situācija. Bet, Ivar, es pamocīšu tev vēl. Tādā sabiedrības līmenī, to empātiju. Kā viņa aug, kā viņa audzēt? Jo droši vien pirms vēl 20 gadiem mēs kā sabiedrība bijām sliktākā. Droši vien, kad tādu cilvēku ar viedokli, ka šis ir mans ceļš un citiem te nav ko meklēt, bija pulku vairāk. 20 gadi ir pagājuši, tagad viņi ir krietni mazāk, un arī mēs riteņbraucēji to redzam, ka tā situācija kļūst labāk uz ceļiem. Bet vienmēr būs tādi cilvēki, kam tā empātija, kas ir skaidrs, ka tās ir personības iezīmes un tā, bet vai tu domā, ka kaut kā to ir iespējams veicināt šo te empātiju, mēģināt atmodināt tajos cilvēkos? Droši vien, ka tā ir divi veidi, kā par to domāt. Jā, viens ir tas, ka es arī piederu tai nometnei, kas teiks, ka mēs braucam tā, kā mēs dzīvojam. Ja? Citiem vārdiem sakot, ir kaut kāda kultūrā sakņot atskaites punkti, ja? Ka teiksim, to ceļu kultūru jau nevar aplūkot atsevišķi no kultūras plašākā nozīmē. Ja? Teiksim, viens no pirmiem pētījumiem, ko mēs pirms gadiem 20 Latvijas universitātē uztaisījām, bija, ka mēs divas lietas mērījām, cik lielā mērā cilvēki ir gatavi apzakt savu darba devēju, ja, plašā nozīmē. Ja? Tur, sākot no zīmolīša, iesniegt rēķinu par netērētu naudu. Tur var dažādās pakāpēs un tēlot, kas lems un tam līdzīgi. Un kādā pakāpē viņi pārkāpa ceļzemes noteikumus apzināti. Es nerunāju par nejaušiem pārkāpumiem. Tur bija visnotaļ skaidra korelācija, jo tu esi gatavs lielākā mērā apkrāpt savu darbu devēju, jo tu vairāk apzināti pārkāp. Tā kā faktiski jau stāsts ir plašāks. Ja, tur ir, piemēram, nodokļu maksāšana, ja, vai tur ir tās pašas
varas attiecības. Teiksim, viens no pētījumiem, ko mēs taisījām, ja mēs paskatījāmies, kas tajās valstīs, kur brauc sliktāk, un ar sliktāku braukšanu mēs sapratām vairāk smagos ievainojumus un bojāgājušos uz koplietošanas ceļiem. Un kādas vērtības ir svarīgas. Ja? Teiksim, vara tajās valstīs ir svarīgāka, kur satiksmes ceļiem ir sliktākā stāvoklī. Protams, ka tur ir uzreiz atkal sakarība, ka tās visticamāk ir postkomunisma zemes, vai ne, ka tagad cilvēki ir no kaut kāda jūga izrāvušies, un viņiem pirmais, kas nāk prātā, ir nopirkt mašīnu, kur ir viegli pamanāma, ja, un līdz ar to demonstrēt savu vāru. Varbūt, ka tas nav tas pats sliktākais variants. Ja sliktākais ir, ja tu nevari nopirkt to mašīnu, un to var tomēr gribās demonstrēt, tad tu vari ar uzvedības palīdzību to darīt. Katrā gadījumā, Gini indeks, ja, tātad līdzekļu sadalījums sabiedrībā pilnīgi noteikti arī korelē ar to, kas notiek uz ceļiem. Vai ne? Pie tā paša, ko cilvēki mācās no mazām dienām, es domāju, ka pilnīgi tādā lampas kontekstā ir svarīgs jautājums par līdzdarbošanos, ja, par nevalstiskām organizācijām, par apziņu, ka tu vispār spēj ietekmēt to, kas sabiedrībā notiek. Ja. Teiksim, man nav pētījuma rezultāti, bet mana hipotēze būtu, ka tie, kuri saka, ka neko nevar izdarīt, ka politiķi ir korumpēti, vai ne, un ka vispār visi tikai grib strādāt savam labumam, ja, ka viņi arī ar būtiski mazāku varbūtību izrādīs to empātiju attiecībā pret citiem. Ja. Tātad iesaistīšanās savu problēmu risināšanā, ka tu iemācies to kaut kā darīt, nevis nostādīt sevi tādā kritizētāju pozīcijā, vienlaikus darot to ārkārtīgi agresīvi, kas ar to viss neveicinās. Ja? Tātad es pret citiem, vai mēs tur mazā grupiņa, kur kaut ko saprot, un kuriem vispār kaut kādas šaubas par savu viedokļu patiesību nepastāv, ja? Ka tur tas viņu raksturiezīmēs nav, pilnīgi noteikti nav. Ja? Bet ir kaut kāda daļa, kas ir iedzimta, ja? Kā tu teici, ja? Ka empātija, gatavība domāt, kā citi domā, daļa iedzimst, bet daļu jau var arī iemācīt, un var iemācīt individu līmenī, ka tu jau skolas laikā jau kaut ko dari, vai ne, un varbūt pat bērndārza laikā tu jau kaut ko dari, vai ne, un pēc tam tas viss turpinās. Un otra lieta, droši vien, ka to var arī mēģināt darīt ar kaut kādu atgriezeniskās saites līdzekļu palīdzību, ja, ka uz ceļa var, numur viens, radīt situāciju, ka tu ar savu domāšanu mēģini padomāt, kā citi domā. Man nebūs tagad gatavs risinājums, ja es zinu, ka mēs par to vienreiz domājām, mēs vienā hakatonā piedalījāmies, tur tīri forši sanās rezultāti, mēs domājām, kā cilvēkam šķiest, kā cilvēkam sniegt acumirklīgi atgriezenisko saiti. Ar acumirklīgi es domāju, teiksim, tur kaut kāds pusminūtes laikā, vai ne, viņam aiziet signāls, viņam aiziet, teiksim, kaut kāda projekcija uz ceļa, vai ne, vecīt vai vecenīt, tu tagad sataisīji ziepes, vai ne, vajag bišķīt savādāk, ja. Ja tajā virzienā var kaut ko asprātīgi izdomāt, tas dot rezultāts, ja. Jo, teiksim, tas, ko mēs tagad darām, tādā tīri laboratorijas līmenī, ir, ka mēs cilvēkiem piedāvājam attēlu sēriju, tā tad ir skats no ārpuses uz automašīnu, un tad ir attēlu sērija, ko varētu autovadītājs redzēt. Un tagad izvēlēs pareizi. Un vienkārši padomā, ko tas autovadītājs redz, un tad mēs skatāmies, kādu iespēju tas atstāja uz kaut kādiem secinājumiem, teiksim, tur riska vērtējumu, tur gatavību ātrāk bremzēt sākt un kaut kādām tādām lietām. Ja? Bet tu, protams, lielā mērogā droši vien, ka nevarēs izdarīt, vai ne, ka tagad tā. Redz, te ir auto, un tad ir 4 bildītes, ko viņš redz. Varbūt, ka pēc kaut kāda brīža varēs, vai ne, IT attīstoties, bet, droši vien, ka tas vienkārši paņems arī autovadītāju uzmanību. Tas nav labākais veids, vai ne? Bet, kaut kādus asprātīgus, reklāmistiskus gājienus droši vien varētu, ja, jo es noteikti nedomāju, ka tās reklāmas ir labas, kuras saka, ka, ir tur dzērāji šoferi, un tad ir normālie šoferi, jo pats vārds dzērāju šoferi nav īsti labs, to neidentificējies. Ja? Jo visticamāk no tiem, kas brauc dzērumā, tikai retais ir pa īstam alkoholiķis. Ja? Tur parasti ir tā, ka ieraust tur pāris aliņus, kas tur
sūds, atvainojiet, vai ne? Nekas tur no tā nebūs. Bet, būs, vai ne? Oskar nodod šito CSDD komunikācijas, ja, Ivars teica. Bet tas, ko es sadzirdēju no tā, ko Ivar teici, ka patiesībā jau lielā mērā pilsoniskā sabiedrība un sabiedrība, kas iesaistās šajos jautājumos, tā ir tā pareizā atbilde. Un mūsu biedrība Latvian Cycling Girls, mēs arī rīkojam šo diskusiju. Mēs pirms, man liekas, 2 gadiem mēs veicām tādu 3, Mēs veicām eksperimentu biķerniekos, mēs nolikām statiskus trenažierus, mēs uzaicinājām šoferus, mums bija šoferi no Viršiem, mums bija šoferi no Rimī, mums bija šoferi no Kreisa, kolēģi kungam auditorijā. Un mēs viņus nosēdinājām uz tiem riteņiem, viņi minās, un garām brauca tieši tā. Viņu kolēģi šoferi no tā paša Kreisa, Rimī un Viršiem, un viņi mēģināja maksimāli tuvu braukt. Un tās sajūtas, kas bija tiem šoferiem, viņi pēc tam ar viņām dalījās. Viņi arī teica, ka viņi stāstīs saviem kolēģiem. Tās sajūtas, ka tev tas vai nu kravinieks, vai nu buss nobrauc ļoti tuvu, viņas ir dramatiskas. Tas, ko es viņiem neteicu uz vietas, tur esot redzot, skaidrs, ka tie šoferi nevarēja viņiem nobraukt tik tuvu, jo tas bija eksperiments un viņi bija statiski objekti. Viņiem nenobrauca neviens no tiem šoferiem tik tuvu, kā mums riteņbraucējiem reizēm nobrauc autovadītāji. Tā kā 30, 40 km tev nobrauc un tev liekas, labi, ka ar spoguli man neaizķēra. Tā kā, tas ir tas, ko mēs mēģinam izglītot, un es domāju, ka droši vien tas ir darbs arī ar uzņēmumu līmenī. Tas, ko mēs gribētu darīt ar šoferiem, teiksim, ar uzņēmumiem runāt, lai viņi stāsta saviem šoferiem, un šādi eksperimenti patiesībā tas jau nav nekas tāds unikāls, ko mēs izveicām. Šādi eksperimenti notiek pasaulē. Tas ir redzēts, kad tos autobusu un kravinieku šoferus viņus uzsēdina uz tiem riteņiem un viņiem liek sajust, kā tas ir. Lielisks piemērs, jā, paldies, ka tu atgādināji. Jā, es, protams, zināju par to piemēru, jā, ka tu burtiskā nozīmē izmaini to perspektīvu, to skatu punktu, vai ne? Tu lietas izdzīvot. Jā, to jau var pētījumi rāda, ka tie, kur paši regulāri brauc ar velospēdu, ka viņi arī ar auto brauc drusku savādāk, jā, jo viņiem ir vienkārši vieglāk iedomāties to, kas notiek otras puses galvā. Tagad noteikti godīgumu labāk vajadzētu uztaisīt otru pusi arī, lai parādītu, cik no kravas automašīnas ir tās aklās zonas apkārt, jā, kur atkal neredz šos te mazāka izmēra satiksmes dalībnieks. Tā, lai būtu uz abām pusēm godīgi. Ja? Bet, tās eksperiments mēs viņu esam taisījuši, viņa autoziņās taisījām. Un es pats pamēģināju arī uz tā trenažieru pasēdēt. Kā bija? Tā arī bija, kā tu teici. Ja? Tas nerada patīkams sajūtas, pilnīgi noteikti. Okay. Mums ir 7 minūtes. Es jums katram gribu uzdot jautājumu pēc kārtas. Es domāju, ka Toms jau sāksim. Kas ir tas viens ieradums vai domāšanas maiņa, ko jūs katrs gribētu izmainīt ikvienā satiksmes dalībniekā? Mēs jau runājām par to, ka tā ir cieņa, bet pieejam, paskatāmies, ja mums visiem būtu jādod padomi. Es nezinu, atkal jau Oskaram, kā valsts pārstāvim šeit, kas ir tie ieteikumi, ko mēs sniegtu, ko mēs varētu mainīt. Tur varbūt gan mēs runājam par infrastruktūru, tur viss kaut kas nāk prātā. Riteņbraucējiem, jāsaka riteņbraucējiem. Es pats esmu riteņbraucējs. Riteņbraucējiem saprast to, ka tu esi mazāk aizsargāts pirmām kārtām, ceļu satiksmes dalībnieks, un tāds tu arī būsi. Tajā pašā laikā būt drošam uz ceļa un respektēt to situāciju, pat ja tev viņš tajā konkrētajā brīdī nešķiet pareizi no tava skatu punkta. Ir sevišķi no autovadītājiem, un būt saprotošiem arī par to, ja kāda mašīna vai kāda smagāka mašīna veids relatīvi tādus tuvākus manevrus, respektēt to situāciju un censties, protams, arī kategoriski, ja runā arī par kategoriskajām lietām, tad nekādā gadījumā nesēsties pie velostūres reibumā, tieši tāpat kā pie mašīnas. Nekādā gadījumā tas vispār nav attaisnojums, un tā ir lieta, ko es saviem pedāļu brāļiem vienmēr saku. Tas, ka tev ir ričuks, tas nenozīmē, ka tu arī, kā teikt, uzvesties savādāk nekā autovadītājs. Autovadītājiem pavisam noteikti saprast to, un arī kungam šeit auditorijā saprast to, kad jūs neesat karaļi, kad jums ir jārespektē
mazie brāļi, jo riteņbraucēji ir mazie brāļi uz ceļa, un arī viņu it sevišķi šīs te vēja plūsmas, ko jūs radiet braucot tuvu, ka tās var radīt neatgriezeniskas sekas, un ka tas ir tiešām bīstami un tā nedarīt. Un tiem, kas domā par ceļu satiksmes infrastruktūru, gan valsts ceļiem, gan pašvaldībām, turpināt attīstīt un vēl straujāk virzīties tieši veloceļu attīstībā un veloceliņu izveidē. Rīgā, manuprāt, tas uzlabojās, tāpatās arī dzirdēt Cēsīs ir parādās arī papildus lietas un būt arī šajā ziņā proaktīviem, skatīties un mācīties no lielajiem piemēriem, tāpat Beļģija, tāpat Nīderlanda ir vēl daudz citas valsts, kas rāda piemērus un dzīvojam draudzīgi. Krišjān? Es būšu pavisam īsts un lakonisks. Mums pirmkārt ir jāskatās uz sevi, nevis visu laiku meklēt vainīgos, ka ir vainīgi kaut kas cits, vainīga infrastruktūra, vainīga autovadītāja, riteņbraucēja, laikapstākļi. Vispirms paskatāmies, ko mēs paši varam darīt, lai mēs šo situāciju varam uzlabot. Ja tev darbs liek braukt par daudz stundas un par lielu attālumu, skaties, kā to var mainīt. Un tur nav vainīgi riteņbraucēji vai kas cits. Tātad vispirms skatāmies paši uz sevi un daram. Oskar? Absolūti piekrītu iepriekšējiem runātājiem. Un, man arī pavisam īsti. Vienkārši ir jāievēro satiksmes noteikumi, un visiem ir viņi jāievēro. Un jāspēj tomēr arī mācīties, uzklausīt. Un ideālā variantā mācīties no citu kļūdām, nevis uzprasīties pašiem uz savējām. No savas puses es laikam gribētu, tas tā arī no manas profesionālās puses, ja mēs izmantojam kādu transporta līdzekli satiksmē, tad lūdzu izmantojam un piedalāmies satiksmē, nevis darām kaut kādas citas vēl lietas paralēli tam, paralēli transporta līdzekļu vadīšanai. Ja? Skaidrs, ka uz velosipēdu varbūt ir sarežģītāk, bet reku Ivars minēja, ka varot arī nelielā alkohola reibumā braukt un vēl pa telefonu rakstīt. Forši, no vienas puses ļoti tāds multimākslinieks, varētu teikt. Īsāk sakot, vienkārši attiecamies pret piedalīšanos satiksmē nopietni, jo transporta līdzekļi ir dažādi, sekas ir smagas, tāpēc, ja mēs braucam, tad mēs braucam, nevis darām papildus kaut kādas citas lietas. Tas tāds mans novēlējums. Ivar, varbūt tev kaut kas? Man šķiet, ka ir viens princips, ka mēs savu uzvedību parasti sliktajos gadījumos, negatīvo rezultātu situācijās analizējam, kā situācijas izraisītu, bet citu negatīvo uzvedību piedēvējam kaut kādiem iekšējiem personības iemesliem. Tad ir, teiksim, ja es notizlojos uz ceļu, vienkārši situācija bija slikta, saprotiet. Tur viss, paskaties, kā tā infrastruktūra, vai ne? Bet tie pārējie, viņi ir nejēdzīgi, briesmīgi un tā tālāk, ja? Un tad vienkārši pamēģināt, kā tas no malas izskatās, ja? Paskatīties domās uz sevi no malas, jo vienmēr jau uzvedība ir divu lielumu funkciju. Tas, kas tev nāk, tas sacīt, klasiķu vārdiem sakot, no iekšām, un tas, kas no ārpuses tev iespaido. Tas ir pa vidu kaut kas, ja? Un tas ir pa visiem. Paldies. Droši vien, ka galvenais, kas mums te šodien izskanēja, bija stāsts par empātiju un cieņu. Nekur jau no tā mēs tālāk neaizejam, vai ne? Vēl tieši tikpat ir svarīgi ievērot satiksmes ceļu noteikumus un ievērot tos visiem, abām pusēm. Mēs par to arī Latvijas Cycling Girls vienmēr aicinam, gan autobraucējiem, gan riteņbraucējiem. Es no savas puses pielikšu vēl vienu svarīgu lietu. Mēs aicinam noteikti riteņbraucējiem vienmēr visos gadījumos, arī 5 minūšu pārbraucienos lietot ķiveri, tāpēc, ka tu nekad nezini, kas var notikt. Un noteikti arī būt redzamiem. Ja mēs gribam, lai mūs pamana, tad arī esam pamanāmi. Bet autovadītājus noteikti aicinam vienmēr atcerēties, ka tieši riteņbraucēji ir tā neaizsargātā daļa, un pareizi arī Toms teica. Protams, kad arī mēs nevaram pacelt galvu, braukt un domāt, ka es esmu te galvenais. Mums ir jāatcerās, ar to ir jārēķinās, ka mēs esam satiksmes neaizsargātā daļa, bet tomēr arī autovadītājus aicinam. Varbūt mums ir vēl minūte laika, varbūt, ka kāds grib kaut ko komentēt. Mums ir rekur pirmais šeit bija. Lūdzu, mikrofonu varam palūgt šeit pirmajā rindā kungam.
Sveicināti, Jānis. Brauc ar riteni kādu laiku. Tik tiešām, Zana, kā tu minēji, ar ķiverēm ir aizgājis ļoti labi. Un jūs pieminējat vairākas reizes pamanāmi, bet kā es teiktu, kad par tiem noteikumiem, kad ir jābūt lampiņai sarkanai aizmugurē, baltai priekšā, un mēs būsim pamanāmi. Un tās aklās zonas fūrām un visām lielajām mašīnām samazināsies. Paldies. Paldies, Jāni. Tur bija vēl viens kungs. Labdien! Jautājums ar ievadu. Man jaunākā meita šobrīd kāro tikt pie autovadītāja apliecības. Viņai 3 instruktori, māma, tētis un instruktors no autoskolas. Un es ievēroju, ka viņa vadot automašīnu ļoti tuvu vada automašīnu ielas labajai malai. Un es viņai tā kā skaidroju, ka ielas labā mala, tur ir velosipēdis, tur ir bedres, tur gājēji, viss kaut kas tur var būt. Un es viņai prasu, tā kā autoskolā šito nestāstīja, instruktors tev šito nestāstīja, viņa saka nē. Un tad tas izrietošais jautājums vispār autoskolu instruktoriem, kas māca vadīt, viņiem ir kaut kāda metodika, vadlīnijas, pēc kā to darīt, jo es acīm redzami no savas pieredzes redzu caurumus. Paldies! Paldies par jautājumu. Man diemžēl jāsaka, laikam, ka mums ir beidzies tas laiks, bet man liekas, ka tas ļoti saskana ar to, ko mēs runājām, ka mums tā sabiedrība, droši vien, ka mēs kā nevalstiskā organizācija, mēs redzam to savu misiju tajā iet un runāt un izglītot. Tā kā tas, paldies, tas noteikti ir vēl viens lauks, kurā doties. Paldies visiem diskusijas dalībniekiem. Lielas paldies! Cienīsim viens otru!